Sveiciens visiem jaunajā gadā. Jauns gads un jauni izaicinājumi. Tad manējais šī gada izaicinājums ir tāds, ka es varu vaļā jaunu un, pagaidām, teiksim tā, maziņu autoservisiņu. Pagaidām darbošos es un vēl viens mans draugs. Viņš, kad man bišķiņ vēlāk pievienosies. Bet, jā, pagaidām strādāšu kā pašnodarbinātais, protams, viss legāli, ar kvītīm un viss sakārtots ir. Protams, ja mums būs interesi, tad arī pastāstīšu sīkāk, kā, teiksim, iesākt savu mazo biznesiņu, ja tā varētu to teikt. Un, protams, ja viss dzīvē, teiksim tā, būs labi un viss attīstīsies, tad jau attīstīsies arī, teiksim tā, uzņēmums, augsim un strādāsim. Un, jā, pagaidām tad iesim, paskatīsimies telpas, parādīšu, kādas viņas izskatījās pirms es ievācos un kā izskatās tagad. Un kaut kā tā, laižam un skatāmies. Tālūk, izskatās servis, ko mēs iegādājamies, es un vēl viens čalis. Strādāsim mēs divatā, ko vēl es gribētu teikt, jā. Pagaidām telpas ir maziņas, bardaks pilnīgākais, kā redzat. To mēs visu savedīsim kārtībā. Un pēc tam es jau nofilmēšu, kā mēs esam uztaisījuši servisu, teiksim tā, ierobežotajā šajā te telpā. Viss nepieciešamais, lai strādātu, ir, jā. Riepa montējamais, balansējamais, metināmais aparāts, jā, 2 pacēlāji. Pagaidām jau izskatās kā čūsku midzenis, bet to mēs atrasināsim. Jā, iepriekšēji īpašnieki šeit izskatās, ka ir strādājuši vienkārši, drausmīgā bardaka. Tas mums galīgi neiet pie sirds, jo mums patīk darīt visu kvalitatīvi un kārtīgā vidē. Tāpēc arī pēc visa šī te bardaka likvidēšanas nofilmēšu video, kā izskatās servis un kādā konfigurācijā mēs strādāsim. Jā, šeit starp citu ir eļļas nolējamais ar vakuma iespēju dzinējas stends. Jā. Viss, kas nepieciešams, prese, atsperu saspiežamais, luktura regulācija. Tā kā tā, jā, kur instruments kapīts viens būs manam draugam, un manējais te būs lejā instruments kapītis. Tā, jā, tā lūk, šobrīd izskatās šīs te servis, un tad jau sekojiet līdzi, kas un kā notiksies, kas un kā attīstīsies. Domāju, visiem būs interesanti. Man vismaz tā liekas, jā. Tā kā tālūk, jā, un gaidiet turpinājumu. Tālūk izskatās tad autoservis, jā, mūsu mazais autoservis pēc nelielas kārtības ieviešanas, protams, grīdu vēl vajadzētu pamazgāt, bet, tas ir pēdējais. Vēl kas paliek izdarīt, jāsavalk gaisa sistēma, kā redzams, pagaidām tikai caurule mētājās zemē. Doma ir salikt mazos automātiskos rullīšus pie sienas, viena šajā pusē, otra attiecīgi šajā pusē, lai ir vieglāk strādāt ar gaisa sistēmu. Kā redzams, jā, plauktiņi sveiciens no PSRS, bet, vismaz ir, kur mantas salikt. Šis te palika vecais, šo te jaunu nopirkam depo, jā, atremontējam gaisa kompresoru, samainījām vienu motoru, bija nokūries. Jā, kur pielikam pie sienas šo te instrumenta turāmo dēli, jā, tā viņu varētu nosaukt, atslēgas visas instrumenti, prese stāv savā vietā, jā, šeit papildus, kas vēl ir, tagad ir gāzes apsilda, cik veselīgi, nezinu, bet, droši vien veselīgākais no visiem šiem te ir arī Rīgas siltums apkure, bet teikšu tā, būs padārgi. Katrā ziņā strādājot šo te ir ekonomiskāk. Mētināmā iekārta, bet par mētināmo iekārtu un vispār darbiem, ko darīsim atsevišķi vēl stāsts. Jā, pagaidām loks aiztaisīts, jo viena stikla rūts tikai ir.
Vienkārši nedaudz labāk siltums tiek saglabāts. Protams, autoserviss, kā jau autoserviss bez šādām dāmām nav iedomājams. Tā kā standarta autoservisa atribūtika ir vietā. Mazais mūsu tāds, teiksim, kā viņi nosaukt, office stūrīts, jo, diemžēl, pieņemšanas telpas nav, bet tā kā pagaidām būsim pašnodarbinātie un, teiksim tā, kamēr ieskriesimies, domāju, būs ok. Pēc tam, kad ieskriesimies, tad jau attiecīgi būs, cerams, arī lielāks telpas un vispārējais grāmatveža, bla, 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 un pagaidām tikai būšu es un būs mans draugs. Viņš gan nedaudz vēlāk pieslēgsies. 2 stātņu pacēlājs, šķēres pacēlājs, viss kā nākās. Kaut kā tā, Par darbiem, ko mēs kategoriski uzreiz nedarām, mēs neveicam metināšanas, virsbūves un krāsošanas darbus. Kāpēc? Jo telpa ir maziņa, nav, teiksim tā, īsti vietas, kur to darīt, nav arī īsti aprīkojums. Pareizais nav gaisa atsūkšanas iekārts. Redzēt, kādreiz šeit pirms tam kāds bija darbojies, bet viņam trūkst gan iesūkšanas motors, gan arī novada sistēmas. Tā kā principā no šādiem darbiem mēs uzreiz atsakamies. Virsbūves darbi un krāsošanas darbi. Tad tālāk, ko mēs darīsim, tas ir auto apkopes, dzinēja remonts, protams, ka elektrības remonts, kas vēl piekaras remonts, kaut kādi ļoti lieli mistiski darbi. Skatīsimies, jo vienkārši, redziet, vietas ir tik, cik ir par tiem lielajiem darbiem, kur viss motors jāizklāja, kaut kādas pilnīgas restaurācijas. Varbūt, ka nē, jo nav tā, ka mēs to nevaram izdarīt, vienkārši mums pagaidām nav viss, teiksim tā, sensitīvais aprīkojums, kas ir ultraskaņas vanna, pieņemsim, tur kaut kāds milzīgs galds un kaut kādas noliktavas. Tā kā, labi, paskatīsimies, domāju, kaut kādus milzīgos projektus mēs neņemsim, bet 90% standarta darbiņas, kas ir ikdienā, es domāju, ka mēs varam paņemt. Kaut kā tā, maziņš servisiņš, dzīvosim, redzēsim, kā ies. Visa informācija, kas saistīta ar kontaktiem, es pievienošu apakšā video aprakstā. Droši vien 1. mēnesi uztaisīsim kaut kādu atlaidi, lai cilvēki var atbraukt un iepazīties ar mums, kā mēs strādājam, ko mēs darām. Kāda kvalitāte ir, es vēl padomāšu, kāda būs tā servisa stunda cena, bet katrā ziņā visa informācija būs apakšā zem video, atrodamies mēs teikā. Vienīgais, ko es jums gribu teikt, kad tā kā pagaidām es strādāšu viens bez pieņemšanas, teiksim tā, cilvēks, kas pieņem zvanus, lūgums, ja jūs gribat, teiksim tā, pieteikt servisu, tad lūdzams izmantojiet tikai WhatsApp, mums būs arī savu Facebook lapu vai no Facebook lapu izziņas, jo es strādāju vēl atsevišķi citu darbu papildus, pagaidām mēģināšu visu šo te pasākumu apvienot. Bet tā kā es strādāju citu darbu un man nebūs ļoti daudz laika atbildēt zvaniem, un sniegt konsultācijas, tad tas viss droši vien notiksies caur WhatsApp un Facebook ziņām. Tā kā tā, Tā, ko es vēl gribēju pieminēt, atrodamies mēs teikā, precīzāk adresi, tad, ja jums ir vēlme, jūs sazināsieties ar mani nosūtīšu, kas paliek sakarā ar kanālu YouTube. Protams, ka šo YouTube kanālu arī gribu attīstīt. Es gribu likt cilvēkiem, teiksim tā, informāciju, kas viņiem var noderēt dzīvē, palīdzēt cilvēkiem, attiecīgi, ja uzņēmums, pagaidām to grūti pa uzņēmumu nosaukt, tas vēl būs saimnieciskās darbības veicējs, tas īsti nav uzņēmums, bet
gadījumā, ja viss izdosies, kā es plānoju, uzņēmums augs, tad attiecīgi augs arī YouTube kanāla satura kvalitāte, jo pagaidām, jā, es šo te visu pasākumu veicu telefonu, profesionāli montētāji man, kā redzat, jā, nav kvalitāte, tāda taksibē video, bet, ja viss būs labi, tad nākotnē būs visāda forša informācija, kaut kādi projekti būs, palīdzēsim arī cilvēkiem ar remontiem, būs droši vien arī, kāds būtu latviski, palīdzēsim cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtās situācijās ar remontiem, varbūt kādu mašīnu uzdāvināsim un tādā garā, bet tas, jā, protams, viss, kad ieskriesimies un jāieskriesimies, protams, jā, bet, tas viss būs atkarīgs no jums un mums, jā, tā kā tā. Tālūk, jā, šis bija tāds paziņojums no manis jaunajā gadā, viss pārējais paliek pa vecam, taisīšu kontentu noderīgu, mēģināšu, teiksim tā, kaut ko sakarīgu un noderīgu likt iekšā šajā te jaunajā gadā, palīdzēt jums un cerams jūs palīdzēsiet man. Tā kā davai tiekamies un visa informācija apakšā zem video, jā? Davai, čau, atā, turaties!